Sveiki, mani skatītāji! Šodien ir tā lielā diena, ka mums ir pirmais betons. Tā, šodien mums ir 6. jūnijas. Reku sulknis stāv. Visas laboratoriskās pārbaudes, visu pārbaudījām. Perfekt. Viss ir čotkā. Un tagad gāžam iekšā betonu tilta konstrukcijā. Diezgan garš tas process. Latvijas dzelzceļi jāsaskaņo, tad ir tas jāsaskaņo, šīs jāsaskaņo, jāizbūvē veidņi. Diezgan liels čakars, jā, tieši tā ir. Tā, labi, betons ir iegāsts, palika dažas čupas, kas ir jāsavāc. Šī tāda te, kur miksers mazgājās. Pumis mazgājās, nevis miksers. Ko tu mēs betonējam? Betonējam laidumam malas, reku ir veidņi un reku ir bloki. Blokus sastāvējām tāpēc, lai būtu noņemta slodzi, spriedzi, atslogot. Un šitie ir tie veidņi. Veidņi. Betonējām un no iekšpuses. Nu, šādi izskatās veidņi no iekšpuses. Tāds, nu, pirmais betonējums ir. Un tad pusē arī tāpatās smuki viss ir. Un tagad sakosim izdzipu betonam, laistīsim. Kā tad dzīvo celtnieki, būvnieki. Dzīvojam mēs Durbes atvaros, viena no tuvākajām viesmājām, viesnamiem, kas piedāvā savus pakalpojumus, lai mēs varētu dzīvot. Nu, vagoniņos nedzīvosim. Šeit ir šitādi brīnumi. Tas ir Durbes ezers. Jā, nu, šeit ir tādas 3 ēkas, mājas. Nu, lūk, nu, tad mēs vienā no viņām dzīvojam. Šī te 2. mājiņā un 3. mājiņā arī bija kaut kāds strādnieku brigādes 2. Laikam viņi darbus pabeidz, tāpēc nekur nerādās. Nu, ja kaut kāda konkrētāka informācija Durbes atvaru paskatieties internetu mājā, tur rakstīts, viņi dod īrē. Ja mūsu te katru piekdienu zana laukā, laikam tie klienti, te vēl kaut kāda summer soundi, nu būs, kas tur Liepājā kaut kāda svētki. Nu, lūk, nu, un tad viņi te, tagad būs rallijs šajās brīvdienās. Nu, lūk, un tad viņi te citi viesi brauc iekšā. Nu, lūk, kaut kā tā, labi, te vēl spēļu laukums, vēl kaut kas iekšā, saunas ir, saunā. Nu, lūk, bet, nu, ko jūs paši skatāties. Mēs izbrauksim uz Liepāju un uzzināsim, ko es uzzināju Liepājā. Tādu interesantu svaigu. Arī pagaidām.